Jā. Nu ko, welcome back. Yes, welcome back. Kāds podcasts kaut kāds šitais te mēnesis, ne, bet 2 kaut kādi nesanākuši. 1, 2, 3. Kā jūties šodien? Ļoti labi jūtos. Jā. Kā pēc retrīta? Starp citu, pēc retrīta es jūtos ļoti attīrījusies. Jā, man ļoti patika, man patika piedalīties, man patika vadīt, man patika tā atmosfēra. Jā, bija tiešām forši. Forši, prieks. Jā, prieks, ka bija un jā, tas droši vien arī citādāk redzēt man citādāk lomā nekā podkastā un pavisam kaut var pabaudīt. Jā, nu tas, ko es varu teikt, kad ļoti tāds profesionāls iespējas, kad es tevi redzēju tajā lomā, kā tu vadi jogu, elpas un to visu pasākumu, nu tāds, jā, cita monta. Jā, man patīk. Es tur iekāpu atkal savā citā zone of genius. Nu, ko, šodien mums tēmā par kopēšanu mazliet mēs runājām. Iesāksim ar kopēšanas un par nākotni coachingā. Par to mazliet. Jā. Par autentiskumu. Par autentiskumu, kas ir to kopēšanu un autentiskums un tāds. Kāpēc tev gribējās personīgi un kāpēc tev šīs tēmas ir svarīgas? Jā. Tieši autentiskums un kopēšana. Nu, tas, kad viņas ir svarīgas, jo katrs grib būt autentisks un visi šajā savā vēlmē ļoti baidās, nedod Dievs kādu nokopēt, jo ja es darīšu kaut ko, tad par mani kaut kā padomās, un tas atkal, protams, ja mēs skatāmies dziļāk, tās ir bailes, ko domās, kā es izskatīšos, ko par mani runās, kur mani pieņems, kur mani nepieņems, ja? Bet ļoti daudziem cilvēkiem tas bremzē viņu izaugsmu, tāpēc, ka viņi neuzdrīkstās kaut ko darīt, jo viņi baidās, ka viņi kaut ko it kā var nokopēt. Un tad to es redzu no potenciāliem klientiem, no sekotājiem, dažādi jautājumi, es redzu, ka šajā enerģijas laukā tas ir aktuāli. Un tāpēc, jā, es vēlos par to parunāt. Kas tev ir autentiskums? Jo īstenībā jāsāk ar to, jānodefinē, kas tev ir autentiskums, ko mēs domājam, jo, autentisks, man liekas, jau arī šobrīd varētu teikt kāds nodrosts vārds, jā, vai kaut tāds. Viņš ir, bet es nezinu nevienu labāku par to, ja autentiski, nezinu, tāds self-expressions, kā viņu vēl nosaukt, jā. Skaties. Pēc standartiem un visdrīzāk lielākā daļa, ko atbild? Kaut kas unikāls, kaut kas vienreizējs. Neatkārtojams. Jā, kaut kas neatkārtojams. Taču, būsim godīgi, kas mūsu pasaulē ir tāds, ir kaut kas unikāls. Mēs kā cilvēks esam unikāls pēc būtības, pēc mūsu struktūras, smadzenēm un tā tālāk. Bet, ja mēs skatāmies personības autentiskā izpausme, tad tās ir tās lietas, no kurām tu sastāvi. Ja? Un kad tu sevi pieņem un tu izpaudies dažāda, cik laba tu esi, tikpat slikta tu esi. Cik sirsnīga tu esi, tikpat kaut kur ļauna tu esi. Cik dāsna tu esi, tikpat arī skopa kaut kur tu esi. Ja? Un ir situācijas dzīvē noteikti katram, kas apstiprina abas šīs daļas. Taču mēs gribēdami būt labi, mēs tās negatīvās pēdiņās daļas mēs apslāpējam un mēģinam iesoļot tikai tajā labajā, tur būt labas un kaut kādas sociālās maskas uzlikt. Un tas autentiskums un autentiskā izpausme, kā es to definēju, tas ir tad, kad tu pieņem savu gaismu un savu ēnu. Un kad tu atļauj sev būt dažādai, kad tu izpaudies ekoloģiski, protams, pasaulē, nedarot tur cilvēkiem pāri, un tu nejūti par to vainas sajūtu. Tu dari to, ko tu gribi, jo tu nevari to nedarīt. Un tas ir tas autentiskums. Kas tev ir bijis tas kāda no ēnas pusēm? Jo, man liekas, tās, kā tu saki, tās saulainās, košās, skaistās, mīļās, jau tā viegli tur, es esmu tur dāsna, vai es esmu vienmēr priecīgi noskaņojumā labā. Ja? Un kas ir bijuši tev tās tumsas puses, kuras tu pieņēmi, un kas bija tas pa kliku, ko tu saprati, kad, reku, es tāda esmu, un tad vēl to pieņemt? Agresija. Ļoti daudz agresijas no bērnības. Par to, ka nomira mamma, par to, ka tur viss tā man ļoti ilgi dzīve likās negodīga un netaisnīga, ka es tāda nabadzīta bārenīta. Un tā agresija ļoti daudz izpaudās, ļoti neekoloģiski. Alkohols, tusiņi,
tur smēķēšana, narkotikas nebija nekad tā īsti, tāpēc, kad mamma tur ar to problēmu aizgāja, līdz ar to man tur kaut kāds ļoti liels bloks ir. Tāda uzvedība ļoti, teiksim, bīstama, agresīva, kura, Un pret sevi tāda destruktīva. Ļoti destruktīva, ļoti iznīcinoša, jo es to agresiju nemācēju izdzīvot. Viņa manī bija visu laiku iekšā, bet es tā kā, nezināju, ko ar to darīt. Un tu vienkārši moči visdažādākajos veidos tūsiņi no trešdienas līdz pirmdienai. Tad kaut kāds, piemēram, arī darbs, kad tu sevi vienkārši iegruzīji darbā. Tas ir tāds ekoloģiskāk drusciņi, bet beigās tur arī ir izdegšana. Jā, tas arī pārmērīgais sports un tā. Un tā ir tā spilgtākā mana ēna, ko es teiktu, kuru tad, kad es pieņēmu un sapratu, ka jā, es tāda esmu. Jā, es esmu. Bet ko darīji? Tā kā jā, es tāda esmu. Tā kā, es tusēju no trešdienas līdz pirmdienai. Es tāda esmu. Un tālāk. Nē. Es tev prasīšu tagad 4. klasē, jo, zini, kā, tīpaši jauniem klausītājiem, tiem, kur pirmo reizi klausās, lai viņiem ir skaidrs uzreiz. Jā, un īstenībā par to es apbrīnoju tos cilvēkus, kas vada podkastus, jo tev ir jāspēj šīs detaļas pamanīt. Jo cilvēkam, kad tu pats runā, tev liekas, ka viss ir pašsaprotami. Jā, viss ir pašsaprotami, bet nav. Kāds bija jautājums? Tātad, kā tu pieņem tās puses, ja rekur ir tev tas tusiņu periods, jā, no trešdienas līdz pirmdienai, un es apsēdos, tā kā es pieņemu, kad man ir tāds? Tad, kad es tusējos, es vispār neapzinājos to. Un, protams, ka tu par to jūties vainīgs. Tu pēc noklusējuma jūti vainas sajūtu. Tajā pirmdienā, ko es notusēju. Protams, tāpēc, ka pirmkārt viss alkohols un tas ietekmē mūsu hormonu sistēmu. Ja, protams, mēs te neiedziļināsimies medicīniskos aspektos, bet tas ietekmē un vainas sajūta ir kā loģiskas sekas. Jebkurš vesels cilvēks hormonālā līmenī izjutīs arī pēc tam emocionālā vainas un kauna sajūtu par to. Ja, un, protams, tās ir pēc emociju skalas visdestruktīvākās sajūtas. Tu viņus izjūti, tu tajā dzīvo, un vienā brīdī tu nonāc līdz tam punktam, vismaz manā gadījumā, ka es sapratu, ka man gribās nomirt. Tā, ka es dzīvot negribu, es neredzu nekādu jēgu, ne tam, ko es daru, ne tam vispār, kas notiek apkārt. Un tā salikās, ka es tiku terapijā. Jā, viens cilvēks man ieteica terapeitu, aizēja ļoti forši, es kaut kā otrdienā. Jā, neko baigi nesapratu, bet sapratu labi, kāpēc nē. Un mani paķēra. Es sapratu, ka kaut ko šajā dzīvē es nezinu, un es kaut ko varu uzzināt. Un šajā dzīvē ir kaut kas vairāk nekā tas, ko es redzu, tā matrica, tā kastīte, kurā es esmu. Un tā soli pa solim es pakoju ārā sevi kaut kādu gadu terapijā, caur grāmatām. Pirmās kaut kādas atceros 2 sesijas man bija tādas grūtas, bet iedvesmojošas un atvieglojošas. Tad viņi man ieteica dažādu literatūru. Tad vēl nebija online kursu, online produktu. Es pirku visādas grāmatas, es izzināju sevi un es izpratu savas sajūtas. Un tad kaut kā tu automātiski pieņem lēmumu, vairs nelietot alkoholu, vairs neiet tusiņos, grāmatu gribās palasīt. Interesantāk, jā. Tu sāc savādāk domāt, tu sāc savādāk justies un tu sāc savādāk lēmumus pieņemt. Un tas notika gadu gaitā. Bet tāpatās arī, es teikšu, 2 gadus atpakaļ, es tāpat nevarēju vēl pieņemt tādu tik ļoti to savu agresīvo pusi, kā, piemēram, es to tagad varu. Ja, jo kaut kur tomēr bija bail, ka es būšu kādam par agresīvu, ka es būšu kādam par daudz. Un Par tiešu, jā, kad, redz, kādam es nepatikšu. Bet tā apziņa nāk ar darbībām. Jo vairāk tu dari, jo vairāk tu saproti, ka, lai ko tu darītu, būs kāds, kam tas patiks, un būs kāds, kam tas nepatiks. Un es vienā brīdī priekš sevis nodefinēju 2 lietas. Pirmkārt, ir daudz vienkāršāk patikt savējiem, nevis visiem. Un otrs, tas, ko cilvēki domā un redz mūsos, tas ir stāsts par viņiem. Jo katra tava attieksme pret cilvēku, kuru tu savā dzīvē satiec, ja, tas ir stāsts par tevi tādā ziņā, ka to, ko tu jūti pret viņu, tu jūti to pašu pret daļu sevis. Un tas nozīmē, ka tā kā cita pa spogulīti sauc. Jā.
tu caur to cilvēku redzi, ko tu pieņem vai nepieņem sevi. Un, piemēram, tu satiec kādu cilvēku, viņš tev ļoti patīk, ja? Kaut kas tev viņā ļoti patīk, tā daļa ir tevī. Tu satiec cilvēku un tev viņš besī, tā, ka trācina ārā, un tu meklē visur apstiprinājumu tam, kāpēc viņš kaut ko ne tā dara, ja? Tas arī ir kaut kur stāsts par tevi. Sirsnīgs paldies, ka noklausies šo podcastu. Es un Monta esam sagatavojušas tev kolosālas balvas. Viss, kas tev ir jādara, ir jāsako man un Montai, jādalās savos storijos ar saviem insaitiem no šī podkāsta, jādalās ar šo podkāstu linku, lai saņemtu sekojošas balvas no manis. Seksualitātes spēks, dzīves autors, money mindset un next level money. Galvenais nosacījums priekš money mindset un next level money ir tāds, ka tev ir jāiefilmē sava runājošā galva un jāpadalās mutiski ar to, ko tu saņēmi no šī podkāsta. Tā kā izaicini sevi, iesoļo savā next level versijā jau tagad un atzīmē mani un Montu savos storijos. Ja tev patīk šis video, es tev uzaicinu uz manifestācijas izaicinājumu, kas sāksies jau 1. janvārī. Kopā būsim 21 dienu, 21 jaudīgs uzdevums un fantastiska cilvēku grupa. Tiekamies!